Par Latvijas čempionu titulu vienīgā spēlē cīnīsies talsinieki pret Ulbrokas komandu. Tāds šogad ir lielais fināls. Uzbrucējam, un Ivars ir labākais šīs te izmetiena šobrīd vārtsargs. Jā, kā jau minējām, tad Ulbroka ar tādām... Divatā akmeņlauks. 1 pret 1, un aplec bumbiņu rikošets veiksmīgs priekš Ulbrokas. Labā pozīcijā, ļoti labā pozīcijā Emils Jančevskis, bet spēja vārtos ieņemt vēl labāku pozīciju Siliņš un atvēr šo metienu. Varbūt uz pirmo uzmetienu liekas, bija iespējas būt vārtus, bet un šeit kā pieminam to Artis Raitums, komandas spēlējošais treneris, no ļoti labas pozīcijas, un šī ir tā labā pozīcija, ko teica, ka šādi momenti vēl nav bijuši, un raida bumbiņu vārtos un izvirza vadībā Talsu komandu. Ja nemaldos, Andrejs Čerbergs bija tas, kurš no stūra labi pamanīja savu. Akmeņlauks ar mēru, to cenšas pārsteigt šeit, metiens garām vārtiem. Laba piespēle uz Čerbergu. Jā, papildinot tevi par Raitumu, šeit labā pozīcijā. Neizdodās gūt vārds. Tagad bija tas moments, kad vienatēnē pret vārtsargu izdevās doties Renāram Rēderam, bet... Arī izlases rezultātu kontekstā tas agri vai vēl dos rezultātu, būs noteikti. Un te pirmais vārds gūms arī Ulbrokai šodien. Rolands Kovaļevskis atrod Tomu Bitmani, kuram atliek vien raidīt prustakšos vārtos bumbiņu. Izdodās labs noslēgums šajā epizodē. Jā, gribēju pieminēt. Spēlētājs vispār uzsākt savu florbola karjeru. Tieši tik liels tradīcijas un tik... Ja pievienam Arti Raitumu, kurš ir spēlējošais komandas treneris. Un vārti! Visai īsā laikā Ulbrokai izdodās gūt 2 vārtus, un jau Ulbroka ir tā, kas ir vadībā šajā mačā. Pirmās 16 minūtes neizdodās gūt neviens vārds, un tad visai īsā laikā, 2 minūšu laikā izvirzās vadībā. Arī šeit vārds, teiksim tā, no kā nelikās. Jā, redzam, labs metiens no distances Čerbergam nedaudz garām vārtiem, bet ko neizdara Andrejs Čerbergs, to izdara pēc tam Toms Akmeņlauks. Vai tagad mums šīs slavas dziesmas, ko pēc vārtiem pirmajiem dziedājām par Arti Raitumu, tagad būs jādzied par Tomu Akmeņlauku, arī viņam pietiekami krāšņa šī florbola pagātnē, tā var teikt, uzkrātā. Lapiņš un Šmits, jā, viņi arī sezonas gaitā ir iespēlējusies, izslēgšanas spēlēs visai labu sniegumu rādīšot tieši Valtera metiens no distances, bet aizsardzības zonas, līdzīgi kā Toms Akmeņlauks mirkli atpakaļ nospēlē arī Ragovska, tāds firmas elements spēlē. Tā kā Kaspar precīzi pieminēja, ka tā ir jau mājas darba iestrāde. Piespēle varbūt netik labu uz Adrians Pundi, līdz ar to uzreiz 3 Ulbrokas spēlētāji ir augšā, un šeit arī kļūdās. Kevins Šmits, metiens vārti! Kevins Šmits gūs savus pirmos vārtus šajā spēlē, un kas varbūt neizdevās pēc vairākām piespēlēm, to izdevās pēc presinga. Jā, šī malu mājiņa aizsardzībā no Maris Šubura. 2 spēlētāji atkal starp 2 izdodās Jānim izlausties, pēc tam gan zaudē bumbiņu. Tagad Morozovs uz Bitmani. Siliņš glābi komandu, un laba iespēja Tomam Bitmanim bija 2. reizi šajā spēlē pārspēt Siliņu un tādā veidā dubultot savu pārsvaru. Sekretariātam jau ir tas laiks. Nebūs tā, kad spēlētājiem un vārti! Edijs Šembergs, kamēr Talsu Sodiliņš protestē par to, ka laiks nav pareizs. Par ko viņam ir taisnība, bet ir jāspēlē tālāk, jāstāsta priekš. Ko neizdevās pirmajam skaitliskajam vairākumam, to izdodās otriem, un no vārtu priekš Edijs Šembergs. Arī viņš ir atgriezies no ārzemēm, pievienojies komandai. Maz mēs pieminam arī Morozovu šim mačā, bet te arī pierādās viņa kvalitātes, ka viņš ir tāds kā playmakers, un šajā maiņā tas arī šobrīd esot uzbrukums Smailē pierādījās līdzīgi kā pie pirmajiem vārtiem, praktiski no 0, jeb mīnus leņķi pat izspēlē uz tālo vārtu stūri, tādējādi Ulbrokai gūstot 5. vārtus. Ir jāatrodās kādam komandā līderim, jāuzņem šī loma, laba piespēle no Švedenberga un Putniņš. Met garām vārtiem. Uzbrukums uzsāk visai naski, par to nekautrējās. Tagad Švedenbergs, metiens garām vārtiem. Visai neveiksmīgi piespēle uz saviem komandas biedriem. Bitmans, labi Raitums paspēja aizsardzībā. Vēlreiz Siliņš glābi Talsu komandu. Kovaļevskis, viltīgais vilks, nav šoreiz. Labi nospēlē vārtos Siliņš, tagad laba Kalnietis. Brants vārtos lielisks. Un šeit Tomam Akmeņlaukam sots pret Vilmani.
Ļoti laba epizode Vilmanim. Brāns Labiegais spēlē. Lieliski atvairīta epizode, nolasīta praktiski šī uzbrukuma spēlētājiem. Tomēr fināls ir fināls, šeit katra atdeve, katrs šis te liekais solīts. Kevins Šmits, es atļaušos teikt, liek punktu šim finālam un nedaudz vairāk kā 3 minūtes pirms beigām gūs skaistus vārdus tālajā. Ubroka FS Masters šī gada Latvijas čempioni florbalā. 6-2 gala rezultāts fināla mačā pret Talsa novada sporta skolas komandu.